Sveicin Rīgas cirka arēnas atklāšanā, lielākajā notikumā kopš 1888. gada. This is the event of a decade. It's the opening of Northern Europe's best circus venue. And you can really see how this space is just going to come alive for the community and the people of Riga. This is going to be such an important place for the contemporary circus in Europe. Man patīk, kad viņi brauc ar riteņiem, viņi rādīja visādus foršus trikus un kāpa uz mugurām. We love having people around us. And when the audience is close to the artist, we really love it. Mēs bijām šodien iesildītāji mākslinieki. Es, piemēram, jūtos ļoti satraukta, ļoti priecīga uz skatuves atrodoties. Un redzot šos cirka māksliniekus, tas man liek padomāt, cik ļoti mēs varam attīstīties, tik daudz ko mums vēl piedzīvot un darīt. Humans is an exploration of the human species and pushing what we can do with our bodies. And our company is always trying to figure out what's possible in circus. The view from above is amazing here. It feels so cool. Usually people can look up and watch me, but tonight I got to see down to everybody, which I love. I want to stay up there forever. The space is amazing. It feels so cool to be so close to people. And to be in a building that has so much circus history, it's magic, yeah. Man liekas brīnišķīgi, ka Rīga var asociēties ar cirku. Es zinu, ka daudz gadus jau notiek Rīga un tā, bet tomēr tas, ka ir šī vieta un ka tā iespēja kaut kam notikt tādam, tas liek pavisam savādāk domāt par Rīgu kā vietu, kur var notikt cirks. Es ļoti ceru, ka Rīgas cirks mainīs arī iedzīvotāju domāšanu par to, kāds ir cirks un kādam tam ir jābūt. Viņam ir iespēja tiešām graut tās robežas ar skatītājiem un māksliniekiem. Es esmu ļoti priecīga, ka Rīgas cirks ir ieguvis otru dzīvību, gribas teikt, un tiešām parādījis, ka cirks var būt tik ļoti citādāks, tik ļoti mūsdienīgs, tik ļoti iedvesmojošs cilvēkiem jebkurā vecumā.